mediātoriem, esošajiem un topošajiem piesaistīt savās brīdās arī kungus vairāk, bet man tiešām ir liels prieks, ka jūs esat pulcējušies tādā jau plašāk sastāvā un runājat par mediācijas popularizēšanu. Tiesības ministrijas viens no darba uzdevumiem ir mediācijas likuma projekta virzīt valdībā un saimā. Šobrīd faktiski palicis laikam dažas dienas līdz tam brīdim, kad sagatavotais likuma projekts tiks virzīts izskatīšanai valdībā, un es ceru, ka saņems arī valdības atbalstu. Tad ar to pirmais solis būs izdarīts. Tas gan nebūtu nenozīmē, ka nevajadzēs droši vien strādāt vēl šajā jomā. Būs jāstrādā gan mediācijas popularizēšanas jomā, bet es domāju arī pats likuma projekts ar laiku būs jāpilnveido. Jāsaka, ka mēs arī ministrijā esam diezgan aktīvi šim jautājumam ķērušies klāt, un man personīgi bija saruna ar Francijas vēstnieci par šo tēmu, un viņi ļoti lielu interesi izrādīja. Savukārt no mūsu puses mans aicinājums bija rast iespēju padalīties ar savu pieredzi. Mēs esam saņēmuši uzaicinājumu doties uz Franciju tuvākajās nedēļās, kur tātad iepazīties ar Francijas labo praksi mediācijas jomā. Tāpat, ja runā par mediācijas popularizēšanu, tad es esmu izvirzījis kā galveno jautājumu tēmu par mediāciju šī gada oktobrī plānotajā Ziemeļvalstu tieslietu ministru sanāksmē Rīgā. Tātad, es to ceru, ka tā būs viena no galvenajām tēmām šajā diskusijā. Un tā tēma droši vien būs ne tikai tādā teorētiskā griezumā apspriežama, bet arī daloties ar tādu labo praksi ar to, kā mēs varētu stiprināt to mediācijas lomu un mērķi, kā stiprināt mediācija. Tā kā es ceru arī tās idejas, kas šodien izskanēja seminārā, noderēs mums visiem sasniegt